Pēc slavenā arhitekta Aleksandra Klinklaua projekta būvētā Bauskas slimnīcas ēka eksploatācijā nodot 1943. gadā. Slimnīcas vēsture gan aizsākusies jau 19. gadsimta 30. gados, bet medicīniskās palīdzības pirmsākumu Bauskā meklējam jau 1562. gadā. Tikai pilsēta pamazām šeit veidojās, bet ir zināms, ka ir bijis šis tā saucamais brūču dakteris, kas ir veicis kaut kādas medicīnas manipulācijas šeit dzīvojošiem cilvēkiem. To tā par ķirurģiju var dēvēt nosacīti, ja, jo līdz pat 18. 19. gadsimtam Bauskā praktiski nav skolotu ārstu, ir tikai tādi ārsti, amatnieki, ja, teiksim, tur bārdzinis ķirurgs, ja, vai pirtnieks brūču dakteris, ja, vai frizieris homeopāts, ja, apmēram tā var teikt. Sagaidot slimnīcas 180. gadskārtu un atzīmējot medicīniskās aprūpes pirmsākumu 555. jubileju, Bauskas muzejā tiek veidot izstāde. Tas gan bijis īsts izaicinājums, jo liecība par medicīnas attīstību Bauskā esot visai maz. Un tagad, veidojot šādu lielu jubilejas izstādi, mums bija diezgan liels izpētes darbs jāveic. Jārosina slimnīcas darbinieki, lai viņi iedod savas fotogrāfijas, pastāstītu, kas tad īsti ir bijis tajā slimnīcā, kuros laikos. Vienlaikus vairāki profesionāli mediķi Bauskā bijuši sākot no 19. gadsimta, bet pateikt, kur ir slimnīcas ziedu laiki, esot visai grūti, jo katram gadsimtam bijušas savas prioritātes. Starpkara periodā 30. gados, kad Bauskas slimnīca, tā var teikt, modernizējās, ka šeit bija ļoti kvalificēts medicīniskais personāls jau, un tāpatās arī iekārtas, un tāpatās arī pirmais medicīnas automobīls, ja, ar kuru, var teikt, tā ātrā neatliekamā medicīniskā palīdzība. 21. gadsimta sākumā Bauskas slimnīcā bija 5 nodaļas un 2 certificētas operāciju zāles, bet šovasar aprit jau 8 gadi kopš leģendārā piketa uz Bauskas tiltiem. Pašreiz medicīnisko aprūpi atkal sagaida reformas, tomēr slimnīcas vadītāji ir noskaņoti optimistiski. Rainis ir teicis, pastāvēs, kas mainīsies, un mēs esam gatavi pārmaiņām un esam gatavi pieņemt to, kas varētu palīdzēt Bauskas cilvēkiem saņemt šo veselības aprūpi, jo esam mēs priekš viņiem.